Nu, tā ir ļoti skaista, ietekmīga nodaļa, viena no Bībeles lielākajām pērlēm. Un ir vērts pie viņas apstāties. Tātad, kas ir 22. nodaļa? Šis stāsts par to, kā Dievs pavēl Ābrahamam upurēt Īzaku. Pasaules gaišākie prāki ir domājuši par šo te epizodi. Mākslinieki, gleznotāji ir gleznojuši, vai ne, un to visu apskatījuši un pārdomājuši. Tas ir kaut kas vienreizējs. Bet tiem, kas ir tālu no rakstiem, dažreiz liekas šī nodaļa tāda smieklīga. Jo liekas, atkal, redzat, kāds jums tur Dievs ir. Viņš dod nesaprātīgas pavēles. Viņš saka, ej, tēvs upurē savu dēlu. Kā tādam Dievam var ticēt? Jā, ir arī tādi cilvēki, kas pieiet šādi šim stāstam, jā. Bet, protams, tā ir tuvredzība, kā uz to paskatās. Jā. Tātad Mūzes 22. nodaļa. Dievs runā ar Ābrahamu un liek viņam upurēt savu dēlu Īzaku. Dievs paziņo, ka atklās to vietu, kur tam jānotiek. Ābrahams vēl nezina, kur tam būs notikt, un var saprast, ka Ābrahams sarunājas ar Dievu, lai arī šeit tas nav tieši atklāts, jo tur teikts, ka viņš jau no rīta posās ceļā uz to vietu, kuru Dievs tam bija norādījis. Tātad sākumā viņš nezināja, pēc tam, kad viņš jau posās, tā rītā viņš jau zināja, kur viņam būs jāiet. Ja? Tad ir teikts, ka Ābrahams 3. dienā ceļā būdams pacēla savus acis. Es to saprotu, ka viņš bija stipri izmisis. Viņš gāja un skatījās tikai sev zem kājām. Un, iespējams, viņš domāja par saviem grēkiem un domāja varbūt, kāpēc Dievs ir izvēlējis šādu upuri. Bet kaut kur es saprotu, ka viņam dziļi sirdī tomēr ir cerība, ka tas nebūs Īzaks. Jo viņš saka saviem līdzgājējiem, mēs ar zēnu iesim pielūgt un tad mēs atgriezīsimies. Viņš cer, varbūt, ka šajā lūkšanā Dievs viņu atbrīvos no šī upura. Un tad atkal 8. pantā pavīd šī viņa cerība uz tēva žēlstību, jo vārdi gan jau Dievs pats izraudzīs sev jēru upurim norāda, ka viņa prāt jērs vēl nav izraudzīts. Un 9. pantā tad no Ābrahams ir pilnīgi jau pakļāvies tā kunga pavēlei un gatavs upurēt dēlu. Un tad nāk šī apžēlošana. Tad, kad vairs viņam nebija šīs cerības, tad 13. pantā Dievs dod šo īsto jēru, ko upurēt Īzaka vietā. Un tad Ābrahams nosauc šo vietu par Jahve Jire, tulkojumā Dievs izredz. Tā es saprotu, ka Dievs pats izvēlas, ko viņš vēlas saņemt par upuri. Pēc kā nāk šī bagātīgie svētība apsolījuma par daudziem pēcnācējiem, par uzvarām cīņās ar ienaidniekiem, kā caur viņu pēcnācējiem tiks svētīts visas zemes tautas. Es ļoti interesanti saklausīju šo lietu, kur jau pieminējām. Ābrahāms tātad nezina, uz kurieni Dievs viņu ved. Jau no paša sākuma, jau no 1. Mūzes 12. nodaļas. Dievs grib, lai Ābrahāms ļaujās viņa vadībai. Tas ir tas, ko Dievs sagaida arī no mums, lai mēs ļaujamies viņa vadībai katru dienu no jauna. Ja mēs skaidri zinām paši, kur un kad gribam nonākt, tas kaut kas līdzīgs karjerismam. Ja? Lūk, es eju uz savu mērķi. Bet man ir jādzird Dievs, jo Dievs var man ik pa brītiņu kaut kur pagriezt, kaut kur pa uz citu pusīti. Jā, bet tev nešķiet, ka te tāda pretruna veidojās. Mēs jau arī draudzē plānojam, un mums ir tāds pasākums, un tāds, un vēl kaut kāds. Un tad taču ir laika, termiņi konkrēti. Tur jau nav nekas peldošs vai slīdošs vai kaut kas tāds, kas varētu pēkšņi mainīties. Tev ir taisnība. Plānošana ir ļoti svarīga un būtiska, īpaši, ja viņa tiek savienota ar izlūkšanos, ar Dieva prātu, Dieva gribu izlūkšanos. Kas attiec uz plānošanu, manuprāt, ka tad ir vietā sacīt šādu piemēru. Mums ir jāņem balta papīra lapa, mums ir savs domas, mēs tās uzticam Dievam,
Un tad, kad esam uzticējuši, sākam šīs lapas ar zīmolu rakstīt. Es darīšu to. Tas ir gan personīgajā, gan draudzes līmenī, jebkādā. Un tagad, kad es to visu esmu uzrakstījis, es saku, Dievs, ja tas ir tavs prāts, tad lai tas īstenojas mūsu dzīvēs. Un tagad tā iet dienas, un es ieraugu, ka es esmu uzrakstījis, ka man ir jāiet pa tām durvīm iekšā. Bet es skaidri redzu, ka tās durvis ir ciet. Tas nozīmē, ka Dievs man ir sacījis, ej gan tai virzienā. Bet viņš zina to, ko es nezinu, jo es pie tām durvīm klauvējot netikšu iekšā. Viņš zina, bet es to nezināju. Man likās, ka Dievs ir akceptējis. Jā, Dievs ir akceptējis, bet viņš tagad saka, paņem dzēšgumiju, es tā arī simboliski mazliet izsakos, un izdzēs ar zīmolu rakstīto, ka tev ir jātiek iekšā pa tām durvīm. Es tevi atvedu pie šīm durvīm tāpēc, ka es gribu, lai tu pagriezies mazliet pa labi un ej iekšā pa blakus durvīm, jo tu nekad mūžā nenonāk tais blakus durvīs, ja tu nenonāk pie šīm nepareizām durvīm. Tāpēc es tavs plānus akceptēju. Un tā mēs redzam, ka mēs savā cilvēcībā rakstam gan plānus, bet ar zīmolu, bet ar tinti Dievs ierakstīs, tad, kad es jau būšu šai procesā. Tā es varētu atbildēt uz šo jautājumu. 22. nodaļā, 2. pantiņā, tātad Dievs sacīja, ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, Īzaku, un ej uz Morijas zemi un upurē to tur par dedzināmo upuri uz kāda no kalniem, kuru es tev norādīšu. Te ir 2 vārdiņi pieminēt – Morijas zeme. Jautājums rodās šāds. Kāpēc Dievs gribēja, lai Ābrahāms dodas tieši uz Morijas zemi? Kāpēc tieši uz Morijas kalnu? Paskatīsimies uz dažām rakstvietām un tad liksim kā mozaīku to visu kopā. Vispirms 5. Mūzes grāmata 12. nodaļa. Un te būs 5., 6. pants. Bet to vietu, ko tas kungs, jūsu Dievs, izraudzīs vienā no jūsu cilšu novadiem, lai tur ieceltu savu vārdu un lai tas tur mājotu. To meklējiet un uz turieni ejiet. Un turp tad nonesiet savus dedzināmos upurus, savus kaujamos upurus, savas 10. tiesas, savu roku cilājumos upurus, savus solījumu upurus, savus labprātības upurus un savus pirmdzimušo upurus no saviem lielopiem un no saviem sīklopiem. Jā, šeit ir epizode, kad Izraēļa tauta gatavojas ieiet apsolītajā zemē, bet viņi vēl nav iegājuši apsolītajā zemē. Situācija diezgan līdzīga Ābrahāmam. Dievs ir viņām devis solījumus, bet šie solījumi vēl visā pilnībā nav piepildījušies, jo Dievs sacīja, viņi piepildīsies pie taviem bērniem un bērnbērniem. Te ir rakstīts 5. pantā, ej uz to vietu, kuru Dievs izraudzīs. Dievs izraudzīs kādu konkrētu vietu. Kas šajā vietā jādara? 6. pantā ir rakstīts, tur jāpienes jūsu dedzināmie upuri un visi citāda veida upuri. Dievs saka, apsolītajā zemē būs konkrēta vieta, kuru es jums parādīšu, un šajā vietā jums būs jāpienes upuri. Kaut kas līdzīgs ir arī Ābrahāmam. Ābrahāmam Dievs saka, tu pienesīsi upuri, bet tas notiks Morijas kalnā. Vēl viena rakstvieta, 1. laiku, 21. nodaļa, 2. pantu. Un Dāvids sacīja Joabam un tautas pārstāvjiem, ejiet un skaitiet Izrēlu no Bēršebas līdz Danai un atnesiet man ziņas par viņu skaitu, ka es to zinātu. Dievam nepatika, kā Dāvids saskaita savu tautu. Nav grūti uzminēt, kāpēc. Jo Dāvidam ieslēdzās šis te cilvēcīgais režīms, ka, ja man būs tik daudz karavīru, tad es varēšu tur uzvarēt tādas cīņas ar ienaidniekiem un tādas. Viņš paļaujās uz saviem spēkiem, uz savus armiju.
Ja, nevis uz Dievu. Dievam šī rīcība nepatika. Tik ļoti nepatika, ka Dievs bija gatavs likt darboties savam eņģelim, kurš ir gatavs pat iznīcināt šo pašpaļāvīgo tautu, un varbūt arī pašu Dāvidu līdz ar to. 15. pantā ir rakstīti tādi vārdi pašās beigās: tā kunga eņģelis bija nostājies tieši pie jebusieša Ornana klona. Ar atvēstu zobenu stāv eņģelis, ja, un līdz ar to Dievs ir atklājis fiziskām acīm. Cilvēkam redzam, ka kunga eņģelis neļaus paļauties uz cilvēcīgiem spēkiem, ka drīzāk te cilvēkiem ir jāmirst, kas grib paļauties paši uz saviem spēkiem. Ja. Pēc tam mēs redzam Dāvida reakciju, viņš sāk saprast, ka viņš ir kļūdījies visā tanī, ko viņš dara, un mēs nonākam pie 18. panta, un tā kunga eņģelis pavēlēja Gadam pateikt Dāvidam, Gads bija pravietis, ja, tātad pravietis saka Dāvidam, lai Dāvids dodas augšup kalnā, un lai uzceļ altāru tam kungam uz jebusieša Ornana klona. Dāvidam savu grēku, savu paļāvību uz paša spēkiem, šo grēku vajadzēja izpirkt ar to, ka Dievs saka: dodies uz Ornana kloni, tur tev būs jāuzceļ altārs un jāupurē. Grēku upurs nosauksim viņu tā, ja? Nožēlas upurs. Tu paļāvies uz sevi, nevis uz visvareno Dievu. Kāpēc Ornana kloni Dievs izvēlēja? Ornans bija kāds īpašs. Tieši tāpēc mēs arī lasām šo te vietu, ja? Jo tas ir atslēga vārds visā šai stāstā. Ja? Ābrahāma laikā šo vietu sauca par Morija kalnu. Dāvida laikā Morija kalns droši vien ir kļūs par īpašumu dažādiem cilvēkiem, un viena, teiksim, no šī kalna nogāzēm pieder Ornanam. Un tāpēc Morijas kalnas vienu vietu sauc par Ornana klonu. Runa iet par vienu un to pašu geogrāfisko punktu. Tagad, kad Dāvids nāk nožēlā, Dievs pieņem šo viņa nožēlas upuru. To mēs redzam 26. pantā. Izlasi lūdzu 26. pantu. Un Dāvids tur uzcēla tam kungam altāri un upurēja dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus, un kad viņš to kungu piesauc, tad viņš tam atbildēja ar uguni no debesīm pār dedzināmo upuru altāri. Dievs tik ļoti novērtēja šo grēka nožēlu. Iedomājies, ka cilvēks ir pelnījis Dieva acīs nāvi. Bet, kad cilvēks nožēlo, Dievs viņām tā piedod, ka seko uguns no debesīm. Varētu sacīt tā, kā gandrīz vai apustuļu darba grāmatas vārdiem, ja, tad, kad cilvēki nāk pie nožēlas, jautājums gan ir vēl par to, kas tad īsti ir jānožēlo, ja, bet to mirkli vēlāk. Tad pēc šīs īstās nožēlas seko vasaras svētki. Uguns no debesīm. Un nav svarīgi, kādu briesmīgu grēku tu esi izdarījis, vai viss tiek piedots. Un Dieva gars ir gatavs šo cilvēku pārņemt un vadīt atkal tālāk dzīves gaitā. Šī gaisma, lai tagad paplašinās vēl vairāk, skatāmies uz 22. nodaļas 1. pantu. Izlasi lūdzu. Dāvids sacīja: šeit, lai atrodas Dieva tā kunga nams, un šeit, lai ir Izrēlam altāris dedzināmo upuru upurēšanai. Dievs izdarīja Dāvida dzīvē kaut ko tādu, ka viņš saprata, ka kungs man ir apžēlojis, es esmu pelnījis nāvi. Kā tautas vadonis, es nenorādīju uz Dieva spēku, bet uz mūsu pašu spēkiem. Es pelnīju nāvi, bet Dievs man ir piedevis. Es pienesu viņam upuru šajā vietā. Es ticu Dieva piedošanai, kuru piedzīvoju šī vietā. Un tāpēc Dāvids saka, šeit, lai atrodas tā kunga nams. Lūk, šī vieta, kas atrodas Jeruzalemē, lēnām šo vietu sāk nosaukt par Jeruzalemi, kā tālāk Bībelē viņa atklājas. Ja? Tātad tā mūras zeme, ja? Tur tas viss arī ir. Jā. Jeruzalemē viens no kalniem ir Morijas kalns.
Ja? Jeruzalemē ir vairāki kalni. Un šis ir viens no kalniem, kur Dāvids saka, šeit vajadzētu būt kunga namām. Viņš to ir saskatījis kā atklāsmi, kur Dievs saka, šī ir kaut kāda īpaša vieta, īpaša piedošanas vieta. Atvainojos jau pārtraukšu, vai tur ir šis nams tiešām šodien? Ir viņš tur? Dievu nams? Aiziesim līdz tam, pagaid mirklīt, ja? Vien mirklīt pagaid. Otrā laiku grāmata, pašķiram dažas lapiņas uz priekšu, otrā laiku, 3. nodaļa, 1. pants. Un Salamans iesāka celt tā kunga namu Jeruzālemē Morijas kalnā, kur tas kungs atklājās viņa tēvam Dāvidam, vietā, ko Dāvids bija izraudzījis, proti uz jebusiešu Ormana klona. Jā, lūk, šeit visi šie vārdi sastopās. Morijas kalns, kur Ābrahāmam bija jāiet ar Īzaku upurēt savu dēlu, tā ir Jeruzaleme. Jeruzalemē tika uzcelts kunga nams, Salamans to izdarīja, viņš uzcēla kunga namu, un panta beigās ir paskaidrots, ka tā ir tā pati vieta, kas tiek saukt par jebusiešu Ornana klonu. Viss šīs vietas ir viens un tas pats. Un, jā, Salamans uzcēla šo templi. Tad mēs zinām, ka Salamana templis tika nopostīts, kad Bābeles ķēniņš Nebukadnecars iebruka Jeruzalemē. Un pēc tam tika celts šī pašā vietā nākamais templis. Bieži viņu mēdz saukt par to saucamo Zerubabela templi. Tāpēc, ka Zerubabels vadīja šo te celtniecību lielā mērā. Šis te Zerubabela templis pastāvēja līdz pat Kristus dienām. Kristus dienās viņu vairs nesauca par Zerubabela templi, bet sauca par Heroda templi. Tāpēc, ka ķēniņš Herods, gribēdams izpatikt jūdiem, šo templi lielā mērā atjaunoja, restaurēja, jo gadsimta gaitā viņš jau bija tāds paplujnīts mazliet, acīm redzot. Ja? Tāpēc šim templim Bībelē ir 3 nosaukumi. Salamana templis, pēc Bābeles gūsta to sauc par Zerubabela templi, un Kristus dienās to sauc par Heroda templi. Lūk, šādas nosaukums mēs atrodam rakstos. Tad, kad Kristus kalpošana virs zemes noslēdzās, mūsu ēras 70. gads, romiešu armija ienāca Jeruzalemē, un šis templis tika nopostīts, vēlreiz nopostīts. Vispirms viņu nopostīja Bābeles ķēniņš Nebukadnecars, ja, un tad viņš tika uzcelts no jauna. Tagad Kristus dienās, pēc Kristus dienām Heroda templis tiek nopostīts, un kopš tā brīža tas vairs nav nekad uzcelts. Ne tāpēc, ka jūdiem nebūtu bijusi iespēja to izdarīt, bet tāpēc, ka jūdi tic Torai. Lūk, atkal ir jāpiemina šis te vārdiņš Tora, jo Toras likumos ir rakstīts fakts, ka kamēr jūs nenonāksiet miera vietā, jūs nedrīkstat šo templi atkal uzcelt, lai tur notiktu jūsu dievkalpošana. Un tā kā Jeruzalemē un Izraēlas zemē miera nav, kā mēs redzam arī šodien to, joprojām miera nav, viņi gaida, kad beidzot viņi atgūs šīs Bībeles laikos pieminētās teritorijas. Tas nozīmē, ka tad viņi varēs beidzot Toras likumus īstenot savā dzīvē. Un viens no Toras likumiem ir, ka tad, ne ātrāk, tad viņi drīkstēs atkal uzcelt Morijas kalnā šo templi un veikt savu dievkalpošanu. Tas tāds ļoti ātrs, zibenīgs ieskats, vai ne, Toras likumos attiecībā par templi, kāpēc šī templi joprojām vēl nav 21. gadsimtā. Bet tas ir ļoti virspusīgs skats, stāsts ir īstenībā daudz dziļāks. Bet tagad ejam atpakaļ pie tēmas, tātad mēs ko noskaidrojām? Mēs noskaidrojām, ka ir jāupurē Morija kalnā. Morija kalns ir jebusiešu Ornana klons, tas atrodas Jeruzalemē. Un kāpēc Ābrahāmam ir tieši uz Morija kalna tas jādara? Tāpēc, ka šī vietā vēlāk uzceļ templi, bet templim blakus uz šī paša Morijas kalna atradās tāda vieta,
ko mēs jaunajā derībā pazīstam zem vārda Golgātas kalns. Templī pienestie upuri norādīja uz nākotnes apsolījumu, ka reiz tiks pienests visu laikmetu lielais upuris. Kristus pats sevi upurēs. Un tai brīdī, kad 31. gada pavasarī, mūsu ēras 31. gada pavasarī, priesteris pienesa lieldienu, jeb paschā jēru, lai to upurētu, pēkšņi tempļa priekškars pārplīsa un atklājās vissvētākā vieta, un priesteris tūlīt saprata, ka viņam būs jāmirst, jo neviena cilvēka acis nedrīkstēja ieskatīties aiz priekškara. Un tagad atverās priekškars, pārplīst uz pusēm. Jērs aizbēg, es pilnīgi iztēlojos, kā šai zemestrīcē, kā šai haosā, jērs aizbēg no upura altāra, un viņš netiek upurēts. Bet tai brīdī, kad notiek šī haosa, turpat netālu aiz tempļa sienas, Golgātas kalna nogāzē, tiek pacelti 3 krusti, un pa vidu ir Kristus krusts. Kristus visu laikmetu upuris, uz kuru norādīja visu laikmetu upuri, sākot ar Ābrahāmu, īstenībā vēl senāk ar Ābelu upuru, kurš ir pieminēts 1. Mūzes 4. nodaļā. Tie visi bija norādi uz Kristu. Un tagad viņš tiek pienests. Augstajam priesterim izmisumā jēras aizbēg, un pareizi ir, jo vairs jēri no tā brīža nav jāpienes. Īstais Dieva jērs Jēzus Kristus ir pienests kā izpirkuma upuris par visiem cilvēces grēkiem. Lūk, kas notiek Morijas kalnā. Morijas kalns, jebusiešu Ornana klons, Jeruzalemē, tempļa kalns, vieta, kur templis tika uzcelts. Tas viss ir viens un tas pats. Un turpat pie tempļa blakus Golgātas kalns. Tā visa ir viena tā pati vieta. Visa Bībele, sākot ar 1. Mūzes grāmatu, sākot ar Ābelu, turpinot ar Ābrahāmu un daudz kur citur vēl, ir norādes uz to, ka Dievs īstenos nākotnē glābšanu caur Mesiju, Jēzu Kristu. Un tas arī notika Golgātas kalnā. Lūk, tāds ir komentārs par šiem te 2 vārdiem. 1. Mūzes 22. nodaļas 2. pantu. Morijas kalns. Mēs varētu teikt tā diezgan ātri, varētu arī droši vien, ka ilgāk to izdarīt, pamatīgāk. Te bija pieminēti 2 vārdi. Ņem savu vienīgo dēlu un ej uz Morija zemi. Uz kalnu, kur es tev parādīšu. Kalnu, kur es tev norādīšu. Nu, un tagad paiesim mazliet uz priekšu. Šī pašā 2. pantiņā ir tādi 3 vārdiņi. Tātad ej uz Morijas zemi un upurē to tur. Es tagad pievērsīšu uzmanību šiem 3 vārdiem. Upurē to tur. Tātad Ābrahāmam Dievs saka, ņem Īzaku, savu vienīgo dēlu, kur tu mīli, ej uz Morija kalnu un upurē to tur. Kāpēc Ābrahāms bija gatavs paklausīt? Kas te ir? Vai te ir akla paklausība vai ticība? Nē, es domāju, ka viņš sarunājās ar Dievu, jo, kā es arī jau teicu pirms tam, ka viņš sākumā nezina, kur viņš iet, pēc tam viņš jau zina konkrētu vietu, tātad, bet tas par tām sarunām nav pieminēts, tātad viņš sarunājās, viņam jau Dievs pateica, kur ir tā vieta, kur viņam būs jāiet, ja, sākumā vienkārši saka, es tev norādīšu, ja, pēc tam viņš jau zina. Es domāju, ka viņš, Ābrahams, ir īpašās attiecībās ar Dievu. Es domāju, ka viņš saprot, ka Dievam ir kāds plāns. Viņš varbūt nesaprot šo plānu līdz galam, bet viņš saprot, ka tas ir kāds plāns, ka tas ir kaut kas ļoti nozīmīgs, kaut kas ļoti svarīgs. Es domāju tā, un es pieļauju, ka viņš kaut kur sirds dziļumos arī domā, ka nebūs tas tā, ka nebūs tomēr jāupurē šis dēls. Es tā domāju, jo viņš, te tā pavīd tas tā cerība, ja, ka viņš saka saviem līdzgaitniekiem, ja, kas dodās līdzi, mēs iesim, mēs pielūgsim un mēs atgriezīsimies, ja. Tā kā viņš
domā to, un tad arī tālāk viņš saka dēlam, jā, gan Dievs pats izraudzīs sev šo upuru jēru, tātad viņš vēl joprojām domā, ka tomēr nav šis jērs izraudzīts līdz galam. Tā, līdz pēdējiem tam brīdim, tā kā, tāds mans komentārs. Es nevaru nepiekrist tev, bet tagad iztēlojies, ka tu esi Ābrahāms. Un tagad tu esi saņēmis pavēli ņemt Īzaku, doties uz Morijas kalnu un upurēt viņu, un tu domā un dzirdi savās domās, savās atmiņās, piemēram, 6. bībeles bausli, tev nebūs nokauta. Ir taču Dievs sacījis, tev nebūs nokauta. Tas taču attiecās uz cilvēku, arī burtiskā nozīmē, arī pārnestā nozīmē var nokaut. Es gribu izcelt to, kādai cīņai gāja cauri Ābrahāms, kad viņš izdzird kaut kādu šādu ļoti pārsteidzošu Dievu pavēli, un viņš zina, ka tev nebūs nokauta. Dieva likumi ir mūžīgi, un viņš tagad, domādams par to, ka nedrīkst nokaut, viņš nesaprot, kas notiek. Bet es gribu uzsvērt ar to, ka tumsas spēki, velns ir tāda persona, kas spēja arī Bībeli citēt. Es nešaubos, ka tajā brīdī viņš arī Ābrahāmam to čukstēja, bet velns parasti rauj ārā visu no konteksta. Tieši tāpat kā arī Kristu viņš kārdināja Mateja evaņģēlija 4. nodaļā, 3 kārdināšana. Un visos gadījumos viņš tur vilka ārā no konteksta kaut kādas rakstu vietas no Toras, kā rezultātā Kristum nācās visu to līdzsvarot un pateikt, nē, tu gaišības eņģeli, kas manā priekšā te izliecies, kā gaišības eņģeli tēlo šeit Dievu pārstāvu un Dievu vēstnesi, bet tu izkropļo īstenībā Dievu vārdu. Tu īstenot tādu svešvārdu varētu lietot sofisti, kura tu argumentē, bet tava argumentācija ir pilnīgi nepareiza. Argumentācija ir virzīta uz to, lai tu sasniegtu savu mērķi. Ja? Un tagad Ābrahāmam arī ar to viss ir jāsastopās. Vispirms tad ir jāuzstāda tādi jautājumi arī. Ābrahāmam ienāca prātā bauslis, tev nebūs nokaut. Vai Ābrahāms vispār zināja Dieva bausļus? Jo pēc 400 gadiem Sīnai kalnā tika doti 10 Dieva bausļi. Jautājums ir, vai Ābrahāms zināja Dieva bausļus? Izrādās, ka Ābrahāms zināja. Te ir kāds ļoti, ļoti pārsteidzošs moments, kurš ir jāpatura prātā. To mēs redzam 1. Mūzes 26. nodaļas 5. pantu. Tāpēc, ka Ābrahams manai balsī paklausīja un turēja manus norādījumus un manas pavēles, manus likumus un manu bauslību. Senebreju oriģināla valodā šī vieta skan pēdējie vārdi manus likumus un manu Toru. Ābrahāms ir turējis Toru. Izrādās, ka mūsu priekšstats ir gaužām tāds tuvredzīgs, ka mēs domājam, ka Tora tika iedota Sīnai kalnā, Mozum. Jā, Mozes tajā gadījumā bija starpnieks, ja? Bet te ir rakstīts, ka 400 gadus atpakaļ Ābrahāms jau zināja Toru. Šeit viņi ir nosaukt vārdā. Tātad tas, ko mēs saucam par 5 Mūzes grāmatām, tur ietvertie likumi, to sauc par Toru, un Ābrahāms viņus visus zināja. Traukši interesanti, vai Ādams arī zināja Toru? Ļoti labs jautājums. Tādā gadījumā ņemam un atšķiram Romiešu vēstules 5. nodaļu 12. pantu. Izrādās, ka jaunā derība mums spēja dot atbildu šo Bībeles 1. lapspuses jautājumu. Romiešu vēstule 5. nodaļa 12. pants. Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienāca grēks. Kas ir šis viens cilvēks? Iet runa par Ādamu, ja, par pirmiem cilvēkiem, Ādams un Ieva. Caur grēku ir ienākusi nāve.
Uz kādu pamatu Dievs vispār uzdrošinās nosodīt uz nāvi cilvēku, ja viņam nav zināms kaut kāds likums? Te vajadzētu mazliet loģiski arī iedarbināt, ja? Vispirms loģika, pēc tam iesim vēl konkrētāk pie šī teksta. Nē, es saprotu, tā viņiem bija taču teikts, tas viens likums, no tā jums nebūs ēst, ja? Tā kā, bet vai viņš zināja arī vispārējo? Jā, ļoti labi piebildi. Un lūk, Dievs nekad nerīkojas pret savu likumu, jo izteikšu tagad arī tādu apgalvojumu, neiesim dziļāk šobrīd, bet izteikšu tādu apgalvojumu, ka vairākās vietās rakstos ir pasvītrots. Tagad tas ir pēdējo nedēļu man pētījums, kur es atrodu pārsteidzošas lietas, ka Tora ir mūžīga. Es vēl vairāk tagad pasaku, ne tikai Ābrahāms zināja Toru, bet ka Tora pat ir mūžīga, Dieva likumi ir mūžīgi. Pārsvarā mūsu latviešu tulkojumā Bībelēs parādās jēdzieni, teicieni, ja, Dieva likums ir mūžīgs. Bet senebreju oriģināla tekstos ir vārdiņš Tora ir mūžīga. Tā ir vesela smadzeņu vētra. Jā, es gribēju pārjautāt, bet Tora jau nav tikai 10 baušļi. Tora tā ir vēl vairāk nekā 10 baušļi. Ja? Tās ir 5 Mūzes grāmatas, tā vienkārši sakot. Tā ir vesela smadzeņu vētra, kur ir tagad jāsmadzeņoja, bet tieši to es tagad atrodu svētajos rakstos. Latviski lasot, es nekad to neredzēju, nekad nesapratu. Bet ieskatoties oriģināla tekstā, es to sāku pamanīt. Bet tas, lai paliek tagad. Skaties teikt, kas ir 12. pantiņā rakstīts. Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienāca grēks un ar grēku nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve. Kāpēc ienākusi nāve? Jo visi viņi ir grēkojuši. Tā kā mēs atrodamies jaunajā derībā, šī ir sengrieķu valoda. Jaunās derības valoda ir sengrieķu valoda, un šeit stāv vārdiņš hamartano, jo visi viņi ir hamartano. Bet zini, ko nozīmē hamartano? Hamartano vārdu nozīme ir, viņi visi ir likumu pārkāpuši. Pants runā par Ādamu, Dievam ir mūžīgs likums, un Dievs saka, šis mūžīgais likums ir pārkāpts. Ādams zināja, kas ir Dieva likums, un tāpēc arī viņš tika no Dieva nosodīts, un tāpēc arī viņam tika apsolīts glābējs, kā to mēs lasām 1. Mūzes 3.15. Tika apsolīts glābējs, glābšana caur Jēzu Kristu. Glābšana ir vajadzīga tāpēc, ka Dieva troņa pamati ir aizskarti, ienaidnieks ir uzbrucis un saka, Dieva likums neviens nevar ievērot, pat Ādams to nevarēja ievērot. Un tad jaunā derība mums stāsta, nāks otrais Ādams, Jēzus Kristus, un viņš parādīs, kā cilvēks, kā Dieva likums var ievērot. Un visi, kas ticēs cilvēka dēlam, Dieva dēlam, Jēzum Kristum, viņi saņems piedošanu un piedzīvos to, ka viņi sāks dzīvot jaunās derības attiecībās. Un Dievs tagad šīs jaunās derības attiecības grib atjaunot ar cilvēci, un jebkuram cilvēkam, arī tev un man saka, dzīvosim jaunās derības attiecībās, kā tas ir rakstīts Ebreju vēstules 8. nodaļas 8. un 10. pantā. Es rakstīšu jauno derību jūsu sirdīs, un tas izpaudīsies šādā veidā. Es rakstīšu savu likumu jūsu sirdīs. Bet Ebreju vēstule ir citāts no Jeremijas grāmatas 31. nodaļas. Tur ir rakstīts ebreju valodā savādāk. Es jauno derību slēgšu ar jums un slēgšu tādā veidā, ka rakstīšu jūsu sirdīs, jaunās derības laikā, rakstīšu jūsu sirdīs Toru. Tā ir Jeremijas 31. nodaļa, 31. un 33. pants. Un tā bija tāda gara piebilde pie tā, ka Ādams zina, kas ir Dieva likums. Tieši tāpat kā Ābrahāms zina, kas ir Dieva likums.
Tu sacīji, ka Ābrahāms ticēja, ka Dievs varbūt neliks Īzaku nokaut, kas arī beigās tā arī notika. Interesants ir fakts, ka Ebreju vēstulē 11. nodaļā ir uzrakstīta šāda lieta, papildinoša lieta, kā tad Ābrahāms īsti piegāja pie visa tā. Šī nodaļa ir tik spoža, ka man acīs spīd šī taisnības saule. Es pievēršu mazliet aizskars ciet, lai varu kaut ko redzēt arī. Un tā, Ebreju 11. nodaļa, 19. pants. Jo viņš domāja, kā arī no miroņiem Dievs spēja uzmodināt, tāpēc viņš to arī saņēma atpakaļ kā līdzību. Interesanta doma, Ābrahāms ticēja augšām celšanai, un te ir fiksēts, ka ja no Īzakam tomēr ir jāmirst, labi, es paklausīšu Dievam, bet tādā gadījumā Dievs droši vien, ka viņi man atgriezīs caur augšām celšanu, jo taču ir visi apsolījumi doti caur Īzaku. Caur Īzaku pēcnācējiem tiks svētīts viss pasaules tauts, caur Īzaku pēcnācēju nāks Mesija, Kristus. Ābrāms tic augšām celšanai. Jautājums varētu būt arī tāds, vai Dievs pieļāva tagad nevis Ābrahāms, bet Dievs. Vai Dievs pieļāva domu, ka Īzaka upurēšana varētu patiešām notikt? Vai Dievs pieļāva domu, ka Īzaka upurēšana varētu notikt? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka viņš jau tāds nebija viņa mērķis vispār. Tieši tā, ja. Un ja kādam kādreiz ir kādas šaubas, vai ne, un kāds saka aiz zobgalības, ja, nu tie varbūt cilvēki arī nekad nepētīs Bībeli un paliks savā zobgalībā. Bet interesanti ir tas, ka Bībelē nevienreiz vien ir uzsvērts, kāda ir Dieva attieksme, paša Dieva attieksme pret šādu veidu pavēli. Piemēram, Jeremijas 32. nodaļa, 35. pantu. Tie cēla Bālam Ben-Hinomas ielejā altārus, kur tie upurēja Molaham, sadedzinādami savus dēlus un savas meitas, ko es tiem nekad neesmu pavēlējis. Un man nevarēja ne prātā nākt, ka tie varētu darīt tādas šausmīgas negantības un pavedināt jūdu uz apgrēcību. Te mēs atrodam frāzi, ka Dievam pat nekad prātā nekas tāds nav nācis. Ja? Un ja kādreiz cilvēki runā par to, ka Dievs ir ļauns, ja, tad vismaz šīs tēmas kontekstā mēs ieraugām, Dievam tādas lietas pat prātā nenāk. Viņš ir dzīvības autors, nevis nāves autors. Starp citu, šī rakstvieta ir izceļama ne mūsu tēmas kontekstā, bet viņa ir izceļama ļoti svarīga cita aspekta dēļ. Cilvēki apgalvo, ka viņi sastopas ar vārdu elle. Es tagad uztaisīšu, laikam šodien jau 3. smadzeņu trīci. Es to apzināti daru, jo citādāk cilvēki nemēdz aizdomāties par lietām, ja neuzteic īstu smadzeņu trīci. Ja? Tāpēc es izdarīšu tagad tādu apgalvojumu. Bībelē nav vārda elle. Un tūlīt tās 1000 balss pacelsies un rakstīs pretī, protams, ka ir, vai ne, un sāks citēt man veselu rindu. Bet es nemīlu kopš zinām laiku vairs lasīt un pētīt Bībeli tikai latviski. Oriģināla valodā, sengrieķu jaunajā derībā un vecās derības senebreju valodā nav tāda vārda elle. No kurienes viņš ir radies, vārdiņš elle? Lūk, ja mēs atrodamies Jeremijas 35, te ir rakstīts, tie cēla Bālam Ben-Hinomas ielejā altāri, kur tie upurēja Molaham, savus dēls un savus meitas. Šis vārdiņš Ben-Hinomas ieleja ir tas vārdiņš, no kura ir atvasināts vārdiņš elle. No šī vārda šis vārds ir radies. Līdz ar to mums ir jāpatur prātā fakts, ka Bībelē tāda vārda, kaut arī latviski, dažādos tulkojumos dažādi mēs to varam atrast, ja, tomēr tāda vārda elle nav. Tādā ziņā man vislabāk patīk mūsu jaunais latviešu tulkojums, 2012. gada tulkojums. Tur vecajā derībā vārdiņš, latviskais vārdiņš elle parādās tikai vienu reizi.
Un tajā pašā reizē parādās ar tādu lielu jautājumu zīmi, vai mēs vispār saprotam, kas tā elle ir. Kamēr, ja mēs lasām 65. gada tulkojumu, tur parādās apmēram 27 reizes, precīzi neatceros. Vecajā latviešu glika tulkojumā elle parādās 47 reizes. Un rezultātā tas ir iepotējies tautā. Un mēs izdarām secinājumus vienkārši izejot no vārda, kurš mums ir pazīstams īstenībā no folkloras par pasakām, ja? Rudolfa Blaumaņa 3 velniņi. To gandrīz visi ir lasījuši. Lūk, ir elle, tur ir velns, tur ir velniņi, tur ir dažreiz labāki velniņi, sliktāki velniņi, jautri velniņi. Tas viss mums ir tā iepotējies, ka mēs nesam to līdz svētajiem rakstiem. Tam nav nekāds sakars ar svētajiem rakstiem. Piedodu lūdzu, ka es novirzījos nost, bet ieraugot šo vārdiņu Ben Hinoma ielē, ja, man gribējās šo piezīmi izteikt. Un tā, atgriežoties pie Ābrahāma gadījuma, šī pantā ir rakstīts, ka Dievam pat prātā nenāk tāda doma, ka varētu kādu bērnu, kādu cilvēku upurēt un pieprasīt šādu veidu upuru. Ko nozīmē atdot visdārgāko? Es domāju, ka par to arī ir vērts padomāt, kas tad ir visdārgākais. Ābrahāmam vajadzēja atdot visdārgāko, savu dēlu. Ja viņam būtu izvēles iespēja, ko viņš atdotu? Sevi vai savu dēlu? Droši vien, ka sevi. Droši vien, ka sevi. Un lūk, tas ir tas stāsts arī par to, kāds ir Dievs. Dievs atdeva visdārgāko, kas viņam ir, savu dēlu Jēzus Kristu, lai mēs iemantotu mūžīgu dzīvošanu, pamatojoties uz Jāņa 3.16. Viņš neatdeva dēlu tāpēc, ka viņam ir žēl, bailes, mirt pašam, un tāpēc, lai mans dārgais dēls mirst, bet es pats egoistiski savu dzīvību izglābšu. Nē, Dievs nav tāds. Mums tagad ir jāatcerās, ka tiešām Dievs ir Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Dēls nav piedzimis tēvam. Par dēlu viņu sauc tāpēc, lai mēs mācītos attiecības. Dievs rāda, ka viņš ir tēvs, viņam ir dēls, kādas var būt attieksmes, tālāk viņš to pārnes uz attiecībām. Es esmu jūs debes tēvs, jūs esat man zemes bērni. Tālāk viņš saka, šo jautājumu ienesat savās ģimenēs, kur jūs esat tēvis saviem bērniem, jūs esat vecāki saviem bērniem. Un tas viss liek vienkārši aizdomāties, šī simboliskā valoda liek aizdomāties par to, ka Dievs pienes visdārgāko, kas viņam ir. Viņš pienes savu bērnu. To, ko mēs, cilvēki savā ļaunībā, savā grēkā, nekad neuzdrošinātos, jo mēs ļauni būdam, ko spējam pateikt, nē, mans bērns nemirs, drīzāk es miršu. Lūk, kā Dievs teikt, mēģina mums aiznest to, cik liela ir viņa mīlestība. Nevis nemīlestība, nevis egoisms dievišķais, bet mīlestība, ka viņa mīlestība ir daudz pārāka par mūsējo. Atgriežamies atpakaļ pie 1. Mūzes 22. nodaļas un apskatīsimies, kas tur ir rakstīts 7. un 8. pantā. Tad Īzaks sacīja Ābrahamam, savam tēvam, mans tēvs. Un viņš sacīja, te es esmu mans bērns. Tas sacīja, te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējumais jērs? Ābrahams sacīja, gan Dievs pats izraudzīs sev jēru upurim mans dēls, un abi soļoja viens otram līdzās. Šie vārdi, kurus jau tu pieminēji, gan Dievs pats izraudzīs sev upuru jēru. Jā, Dievs jau bija izraudzījis savu upuru jēru pirms pasaules radīšanas. Mēs atrodam jaunā derībā Pētera vēstulē atklāsmes grāmatā šādus tekstus, ka upuru jērs jau tika izraudīts pirms vispār grēks ienāca mūsu pasaulē. Grēks jau eksistēja debesīs, jau bija izcēlies, sacelšanās pret Dievu bija notikusi, bet uz zemes vēl nebija atnācis, un šis upuru jērs Kristus jau ir izredzēts. Un tagad Ābrahāmam ir jāierauga šī dievišķā mīlestība, Kristus raksturs caur šo savu pārdzīvojumu. Jesajas 53. nodaļā, 6. un 7. pants.
Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padavās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusu savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Lūk, te ir pravietojums par Kristu. Un tad, kad mēs domājam par šiem vārdiem, ka Dievs izredzēja vietu, Morijas kalnu, Dievs izredzēja upuri, no sākuma norādīdams uz Īzaku, jo viņš taču bija sacījis, mēs kādas nedēļas iepriekš par to jau runājām, ka Dievs norādīja uz apsolījumu piepildījumu vienskaitlē. Šis vienskaitlis bija norāde uz Īzaku, un pēc tam norāde uz Kristu. Caur Īzaku Kristus ir tas, kuru Dievs izredz. Un tagad, kad Ābrahām viņš šeit pārdzīvo savu grēcīgumu, jo to gan jau viņš saprot ļoti labi, ka upuris jau pienes tāpēc, ka es esmu grēcinieks. Un vai tiešām es esmu tik lielu grēku izdarījis, ka jāmirst man pašu dēlam? Un Dievs saka, nē, tavam dēlam nav jāmirst. Mans dēls, Jēzus mirs, Dieva dēls, Jēzus Kristus mirs, un viņš ieraug šo vietu, visu šo notikumu, visu to, kas ar viņu notiek, ar visu viņu grēka dabu, kas viņā mājoja. Dievs izredz Jēzu. Dievs izredz Jēzu Morijas kalnā. Šī Morijas kalnā kaut kas notiks. Ir jālasa vēl viena rakstvieta, jaunajā derībā, Jēkaba vēstule. Izlasīsim 2. nodaļā no 21. panta līdz 23. pantam. Ābrahāms mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tapa taisnots, ziedodams Īzaku savu dēlu uz altāra. Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga. Un ir piepildīti raksti, kas saka, Ābrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, un viņš tika nosaukts par Dieva draugs. Ābrahāms ir viens no tiem retajiem cilvēkiem pasaulē, kas pārdzīvoja Dieva dēla ciešanas un Dieva tēva ciešanas tik ļoti, ka Dievs saka, Ābrahāms mani saprota. Ābrahāms ir mans draugs. Nevar pa daudziem cilvēkiem pateikt tādas lietas. Ja? Es nezinu, vai es tik ļoti izjūtu šo te Dieva sirdi, šīs Dievas ciešanas, kam bija jānotiek Morijas kalnā, Golgātas kalnā, lai Dievs varētu man nosaukt, vai es varētu pretendēt uz šo te vārdu. Es esmu Dieva draugs. Jā, es esmu Dieva bērns, bet Dieva draugs tā ir kaut kāda īpaša, augsta pakāpe. Un Ābrahāms tik ļoti visu šo te Golgātas notikumu gara skatā tagad skatīja, ka beigās mēs ieraugām tas, kas skatās Golgātas kalnā, krusta notikumā, tas nevis sāk pārdzīvot, ne jau grēka dēļ, viņš jau skatās uz šo Golgātas kalnu, bet viņš tagad kļūst līksms no tās piedošanas un no tās Dieva klātbūtnes sajūsmas, kura pārņem tikai tad, ja cilvēks spēj raudzīties krusta notikumos. Ko Dievs tur ir izdarījis. Kā viņš nevis atcēla likumu, bet piepildīja likumu, jo likuma prasība bija, ka grēciniekam ir jāmirst, un Kristus pats piepilda šo likuma prasību, atdodams savu dzīvību un atbrīvodams mūs no šī te grēka radītā parāda. Parādraksts ir dzēsts. Mēs esam brīvi. Mēs varam tagad priecāties, nonākot saskaņā harmonijā ar Dievu. Jāņa 8:56. Jūsu tēvs Ābrahams kļuva līksms, noprastams, ka redzēs manu dienu, un viņš to redzēja un priecājās par to. Ābrahāma lūgšana, lai Dievs aizvieto upuri. Protams, ka viņš lūdza, Īzakam taču nav jāmirst. Droši vien, ka nē, tas es kaut ko nesaprotu. Dievs uzklausīja šo Ābrahāma lūgšanu, un šī lūgšana tiek uzklausīta tādā veidā, ka viņš redz Kristu
šajā upurī. Dievs pienesīs lielāko upuru, kādu neviens cilvēks nevar pienest, neviens eņģelis nevar pienest tik lielu upuru, kādu Dievs ir pienesis. Mihas grāmata 6. nodaļa, 6. 7. pants. Kā lai es tuvojos tam kungam, vai lai es nometos zemē augstā Dieva priekšā, vai lai es tuvojos viņam ar dedzināmiem upuriem, veltījot viņam gadu vecus telēnus, vai var iegūt tā kunga lapatiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar 10 000 eļas traumju, jeb vai man jādod par manu pārkāpumu mans pirmdzimtais, manas miesas auglis par manas dvēseles grēkiem. Kā Ābrahāms saņēma atbildi uz šo jautājumu, kā lai es tuvojos Dievam, viņš kā grēcinieks, ko lai viņš dara, vai man ir jādod mans pirmdzimtais miesas auglis, un lūk, Dievs viņam atbildi, nē, tev, protams, tas nav jādara, es pats, Dievs saka, es pats to visu darīšu, lai tevi, Ābrahām, glābt, lai tavu dēlu glābt, lai caur tavu ticību, šo jaunās derības ticību uz glābēju Jēzu Kristu izglābtu visas nākamās paaudzes. Visi, kas tic uz Jēzu Kristu, ir Ābrahāma bērni. Visi, kas nāk harmonijā savā dzīvē saskaņā ar Jēzu Kristu, to sirdīs ir ierakstīta jaunā derība, jaunās derības likums. Tora. Ābrahāmā viņa bija, mēs to lasījām. Visi, kas tic, dzīvo saskaņā ar to. Jā, mums ir daudz jautājumu, daudz neatbildētu jautājumu, ko mēs nesaprotam, bet mēs uzticamies, ka Dievs labāk zina, kā mums dzīvot, kā palikt viņa aizgādībā, viņa likuma robežās, kā nepārkāpt Dieva norādījumus, kā pastāvīgi raudzīties uz šo te apsolīto glābēju, Jēzus Kristu. Jā, glābšana ir sagādāta Golgātas kalnā, bet glābšana ir jāpieņem katram arī personīgi. Tas ir mūsu dzīves uzdevums – sastapt Kristu. Jebkura cilvēka galvenais uzdevums ir sastapt Kristu, nonākt patiesās jaunās derības attiecībās. Kā ir ar šo upuri šodien, vai to var savā ziņā arī teikt, ka tas ir kā Mateja 25:40 un arī kā Korintiešiem 9:6, kur bija rakstīts, ka sīksti sēj, tas sīksti pļaus. Tie ir šie garīgie likumi, kuri šodien darbojās. Tie visi izriet no Dieva pavēlēm, kas ir spēkā īstenībā visos laikos. Tu citēji šo Mateja 25:40 norādīji. Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Ja mēs lasām, piemēram, Bībeles senāko grāmatu, Mūzes ir uzrakstījis Ijaba dzīves stāstu, un tā ir pirmā Bībeles grāmata, un tikai pēc tam nāk pirmā Mūzes grāmata. Ka šie vārdi no Mateja 25:40, ja, ko jūs esat darījuši maniem vismazākajiem, ir zināmi senos laikos, senajos Ijaba laikos, jo Ijaba piemin to, ka Dievs, kāpēc manā dzīvē notiek tādas lietas, kāpēc man ir tādas zaudējumi, tāda slimība, viss tās ciešanas, kam gāja cauri Ijabs. Un viņš piemin to, es taču palīdzēju bārenītiem, es par viņiem rūpējos. Tas ir šis mūžīgais Dieva likuma princips, šis mūžīgais Toras princips. Bieži cilvēki saka, Jēzus atnesa jaunus likumus, jaunu mīlestību ienesa jaunajā derībā. Nē, zem visiem šiem vārdiem viņš pamatojas uz tā laika svētiem rakstiem. Jēzus laikā ir tikai Tanah, jeb vecā derība, kā mēs tradicionāli sakām. Tanahā ir iekšā arī šī Tora. Visur, kur mēs atrodam Jēzum kādas skaļas paziņojumus, arī šos paziņojumus par mīlestību, tie nav Jēzus paziņojumi kā kaut kas jauns. Tie ir viņa paša, Jēzus paša sacītie vārdi no Toras. Mīl Dievu pār par visām lietām. Mīl savu tuvāko kā sev pašu. Viņš citē 3. Mūzes 19. nodaļu, viņš citē 5. Mūzes 6. nodaļu, viņš citē to, kas jau ir šajā mūžīgajā likumā ietverts.
Nē, bet man tieši interesē jautājums, vai šie te, ko es nosaucu panti, vai tie ir tā kā attiecinām arī kā tas ir tāds mūsdienu upuris, nu, tā kā, ka tas ir arī kā upuris, vai tas neskaitās kā upuris? Protams, ka tas skaitās kā upuris. Pienesiet paši sevi, kā dievišķu upuru, apostols Pāvils saka. Kā tad es pienesīšu šo upuru? Ar to, ka es piecelšos un iešu izdarīšu otram cilvēkam to, kāda viņam ir tā vajadzība. Bieži vien tas prasa no mums upuri, upurēt savu laiku, ziedot savu laiku, savus finanses, savus iespējas. Tas ir šis princips, vai ne, kurš tiek uzsvērts, protams, arī jaunās derības laikā. Paldies, jā, es vienkārši gribēju savilkt to kaut kā kopā ar, kā tad ir mūsdienās ar šo upurēšanu un arī ar šīm īpašajām attiecībām ar Dievu, tā kā bija Ābrahamam, viņš paļāvās, viņš gāja, viņš darīja, kaut kādas neaptveramas lietas. Mūsdienās mēs tādā tiešā veidā to nepildam arī ar upurs mēs nepienesam, bet tad mūsu upurs ir šāds. Tad sanāk tā, ka tas ir tas mūsu upurs. Tas, ko mēs darām šobrīd, ir pavisam tāds maziņš upurīts, ja? Grūti viņu pat par upuru nosaukt, jo cilvēkam ir jāēd, fiziski jāēd un garīgi jāēd. Bet ja mēs domājam, ka dzīvojam ar Dievu tikai tad, kad darām to, ko šobrīd darām, lasām Bībeli un diskutējam, tad drīzāk to varētu nosaukt par tādu garīgu pārēšanos un garīgu aptaukošanos. Jēzus saka, celies un tagad to, ko tu esi saprats, ej un īsteno dzīvē.